Jā, tā, kur mēs tagad atrodamies. Jā, mēs esam pie uzkalniņu grupas, kas saucās Priežu Bišumāju uzkalniņu. Un šie ir tādi līdz šim 2 vizuāli lielākie kokogļu iegūs uzkalniņi. Un tad tā arī var redzēt, ka pavisam tas izmērs ir pavisam cits un arī grāvīts ir gana labi pamanāms. Jā, 40 centimetri dziļš, 30. Jā, vairāk. Tā ir tur tā sūna, kas bišķiņ maldina. Un arī platumā viņš varbūt nav plats, bet tiešām ļoti vizuāli labi saglabājies. Un patiesībā šajā grupā ir arī pārpa vairākos 10 šie uzkalniņi, bet šie 2 mēs paiesim tūlīt arī uz otru. Tie ir tādi pilnīgi, pat nezinātājiem būtu grūti viņam garām paiet. Šitais ar starp cik mēs tagad darējam par uz. Bet, protams, uz tā fona viņš vairs kaut kā tā nenolasa. Un šeit ir otrs arī tāds ļoti pamanīgs. Šim gan šie te uzkalniņi viņa apzināšanas laikā ir zondēti, ir pārbaudīts, ka tie ir kokogļu uzkalniņi. Bet, diemžēl, šeit nebija gana, zondē nebija gana lielu oglīšu. Un tas, ko mēs aizsūtījām, principā viņas nenodatēja laboratorijā. Tātad viņiem nav datējums zināms. Bet tas ir tikai pagaidu. Šeit šī gan kādu laiku nobojāta mala, jo diez vai īpaši no ceļa pretējā malā kāds būtu smilts jācis. Bet tagad mēs varam arī salīdzināt. Kur vēl viens mums aiziet uzkalniņš. Tāds pavisam. Principā tādi parastie mazie, kādus mēs pie sniedzēm redzējām, saku vairākos 10. Šeit vēl ir saglabāt. Jā, tas arī daudz ko vairāk noteikti. Un tā vidējā daļa ieraktā, tā ir jau bijusi, tā varētu būt, ka tās ogles ārā ņemtas ir izraktas. Jā, un vēl jau ir kas pa lietu, viņiem ļoti bieži šajā centrā ir vairāk veidi, kā šo krāvumu veido, bet viens no tiem ir, ka tur tātad ieliek vienu stabu, jo tas krāvums, viņš ir slīps, pret viņu balsta. Un sākumā šis stabs, kad viss tiek noklāts, viņš arī kalpo kā gaisa padevs vieta. Tad viņi izņem ārā, un līdz ar to veidojas šī iedoba. Un tad tā kā ar to arī bieži varētu saistīt. Un, piemēram, kaut kur ārpus Latvijas materiāli mēdz gadīties, ka šajā uzkalniņa centrā arī apakšā ir maziņš, bet padziļinājums. Kur tātad šis miets ir bijis ielikts, jo tas krāvums, viņš tiek slīpi veidots, tātad, lai cieši klāt, bet viņam ir jābūt kaut kādam krustam, kur sākumā viss balstās. Un pēc tam tas stabs, protams, tur mēs nerunājam par tādu stabu, mēs runājam, tie ir varbūt 20 bišķiņu pār centimetru tam mietam pēc rezultātiem. Cik viņš bijis resns diametrā, kurš ir bijis iekšā. Bet tomēr tā gaisa plūsma ļoti liela tur ir. Un tā pašās beigās, tad, kad tur uzliek to balēnu, jo viņi izdeg arī veidojas šī iedoba. Jo principā ir vēl viena lieta, tad, kad šīs te ogles ņem nost, daudzi parasti saista šīs te kokogles, kā tas ir mūsdienās, ko mēs nopērkam priekš grilu. Patiesībā viņas ir parasti aptuveni metru garas pagals. Un nevelti, piemēram, smēdēs pat ir speciāli instrumenti, ar kurām viņas salauza, tā kā lika ezē iekšā, tātad sīkākos gabalos. Un patiesībā tas tāds gars pagals, un tas arī no praktiskā viedokļa, ja mēs stādamies priekšā, ka te būtu šitādi gabali lasīti ratos, tas ir diezgan piņķerīgi. Bet tāds liels klučs viņas var ērti arī salikt iekšā vezumā un transportēt tādā veidā. Līdz ar to patiesībā šīs te ogles, viņas netiek tā kā mazas pagalītes saveidos. Viņas tiek tā kā diezgan liels ietilpīgs krāvums. Un tā ir viena no lietām, kā mēs varam identificēt. Tad, principā, 3 tādas būtiskākās lietas.
Viena ir šis tas grāvīts, kas ir apkārt uzkalniņam. Viena tātad uzkalniņa vidū ir šī te iedobe, jeb bedrīte. Un vēl viena atsevišķos gadījumos nav grāvīts, bet ir bedres, no kuras tātad tiek ņemtas šīs smiltis, lai slāpētu degšanas procesā šo te Tā kā blakus bedra varētu būt. Vai... Vairākas bedres ap uzkalniņu visādos virzienos. Un jā, tas, ko es iesāku teikt, tad līdz ar to tas nav tā, ka tur būtu baigi jārakņājas. Un šī velēna degšanas procesā arī izdega. Principā viņi jau paliek, tas līdzīgi kā jūrmālas smilts pēc būtības. Viņi paliek ļoti sausa un irdena. Un līdz ar to ir tā, ka tajā brīdī, kad tas ir atzis, tur kaut ko varbūt bišķi pavāc uz malu, bet principā aiz augšējā gala to pagalu ceļ ārā un viss. Līdz ar to tur baigi nav jārakājas. Jo ir atsevišķi gadījumi, kur krāvumi tiek veidoti, es pat nezinu, kā to pareizi nodefinēt, tā kā krustā. Līdzīgi kā guļbūti, tikai ar spraugām un pildīti. Bet šajā gadījumā, kur ir šie te apaļie uzkalniņi, un tas ir ļoti, ļoti plaši, tas ir saglabājies arī dažādās gravīrās Lielbritānijā, viņi tomēr tiek veidot vienā gabalā. Viņi tā kā nav vairākas pagals augstuma ziņā. Tas ir viena izmēra augstumā šis stāvs, slīpenisks stāvs. Jā, stāvs slīpeniski, jā. Kaut kā nedaudz ieslīp. Un tad šajā pašā centrā, protams, apakšā, kur ir šīs brīvās vietas, tiek atstāti šie tā saucamie iekura kanāli, kas pēc tam arī kalpo kā gaisa kanāli šajā degšanas procesā, kur tiek nopakoti ar mazāku izmēru, principā skaliņiem, zariem, lai sākumā šīs te pirmās stundas, šis te aizkurēšanās laiks, piemēram, tas pats Antēns raksta, ka piemēram, vai nu kamēr sasniedz konkrētu grādu slieksni, vai nu konkrēts laika intervāls, kuru tātad šos te caurumus netaisa ciet, lai būtu šis te karstums, un tikai pēc tam, kad ka uzkalniņš ir sasniedzis vai nu pietiekami ilgi dedzis, vai nu sasniedzis nepieciešamo temperatūru, šie te gaisa kanāli tiek aiztaisīti ciet. Tad apslāpēt. Un tātad šis te process vairs neturpinās ar atklāt liesmu, principā notiek šī te izdegšana. Bez skābekļa. Maz skābekļa. Jo, ja mēs runājam par velēnu, to mēs gluži par bez skābekļa apstākļiem nenosauksim, bet tādā veidā, jā. Un tā lielākā problēma ir, ka ja kaut kur izdeg un, teiksim, iekrīt iekšā un pa turien tiek skābeklis tajā lielajā karstumā, principā viss darbs ir vējā. Tur no kokoglē mēs iegūstam ogles un pēlu, nevis kokogles. Tā kā tā ir tā būtiskākā lieta. Tālāk. Jā, varbūt iziesim cauri, varētu iekāpt tajā bedrē vidū esošajā padziļinājumā, lai redzētu, cik viņš ir dziļš. Tā ļoti grūti ir nolasīt. Ejam, domāju. Tur bija vieglāk, un tā arī kaut kādas vajadzētu. Jā, tur varētu stūt. Bet tā arī vēl viena lieta jāņem vērā, ka šitie kociņi nav baigi veci. Varbūt, ka tas kaut ko tādu darīt visu pati. Tā biezāk sula, tā ļoti grūti. Jā, te tā īsti nemaz viņš tāds tā kā liels krāteris izskatās visā virspusē, ļoti lēzens, nemaz nav te tāda dziļāka vieta padziļinājums. Bet tas arī ar to sūnu, un tas arī, protams, tā bedra nav līdz apakšai. Viņa saglabājas diezgan minimāli, kā sniedzēs mēs redzējām. Tā mūsu tālu. Bet grāvs ir ļoti iespaidīgs. Un arī tas tomēr vizuāli ir gan liels.